Nu, sveiks, Rihard! Apsveic ar Eiropas vīriešu čempionātu sākumu. Oficiālā praktika tikko ir noslēgusies. Kādas sajūtas, emocijas, ko var pateikt par Eļas programmu un it īpaši arī pēc tā, kad esi viņu paspēlējis? Čau, Pēter, jā, teiksim tā, mana pozitīvā praktika beidzot ir galā. Gan jau mans teiks, var pateikt, kāds man ir sajūtas. Visi divējāds, gan labas, gan sliktas savā ziņā. Tāpēc, kad spēlēt varu, bet es varbūt nejūtos tik ļoti pārliecināts, kā es gribētu. Gan jau, kad es spēlēšu beigās to pašu puritānu, bet varbūt arī nē. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, ko tad beigās manas smadzenes izdomās pamainīt un ko man bija ieteiks. Bet sajūtas, es teikšu, vairāk ir tiešām uz labo pusi, jo tomēr čempionāts ir sācies, ko mēs visi ļoti gaidījām, un priekšā ir singli, jā. Un diena vēl ir pārtraukums, un tāpēc rītā varēšu arī pavērot tevi, Petru un Ivaru, kā jums ies un just jums līdzi. Tā kā sajūtas ir pozitīvas. Jā. Pastāsti, kādas 6 bumbas tev ir arsenālā un ar kurām tu varbūt plāno spēlēt un neplāno spēlēt? Liela man ir līdzi, protams, Pairballs, man ir līdzi 2 Purple Hammeri, no kuriem viens tiks, es domāju, ka iesaistīts spēlē, plus man ir Phase 2, Phase 5 un Conspiracy. Conspiracy tiks iesaistīts, manuprāt, un Phase 2, varbūt Phase 5 mazāk, jo viņš ir pulētāks un viņš beigās varbūt neidot tādu reakciju, kā es pats gribu, bet, protams, tās ir manas spēles īpatnības. Bet es teikšu tā, Purple Hammer un Conspiracy pagaidām ir top 10 bumbas priekš man arsenāla šajā čempionātā. Jā, un tavs prognozes par rezultātiem, cik augsti zemi viņi būs? Kopā nemaldos ir 191 dalībnieks. Es laikam kļūdos, nevar būt tik daudz. Es ļoti gribētu tuvu vidējiem 200 punkti. Ja man izdotos, es būtu ļoti apmierināts. Cerēsim uz to. Jā, nu tad atpūties. Un vēl pēdējais jautājums. Kā ir spēlēt kopā ar Rihardu? Tomēr tu viņu ir kopā trenējis un tā. Viņam ir debija. Vai esi gatavs viņu atbalstīt un rādīt labu piemēru? Spēlēt ar viņu kopā ir ļoti labi, ka vienmēr es viņu atbalstīšu, cik es varu. Galvenais, lai viņam aiziet spēle un lai viņam viss izdodas. Es domāju, ka viņa emocionālais stāvoklis ir labs un ka viņš spēs arī varbūt savu uzcelt augšā. Es ļoti uz to ceru. Tomēr, kā Pēter teica, tā ir debija. Bet cerēsim uz viņu labu spēli un es viņu, protams, atbalstīšu. Un mums ar viņu sanāk spēle parīt pēdējais skvāds pulkstenis 12:45. Labi, paldies tev un lai veicās! Paldies!